Tā, nu viss mēs te padiskutējām bez kameras, tad 15. datumā būs māja? Par to rīt. Nu, Andi. Nu rīt. Rīt sāksim. Jā, rīt sāksim, rīt nevaram sākt. Man jāpārpod pamatlēt priekš, jā? 15. Jā, bet tev fonā jau lodziņas var jau ielikt un... To fonā var darīt. Tu esi iepazinies, jā, ar grafiku visa? Jā. Jā. Viss ir ļoti labi? Nā, figēni. Nu, forši. Kā Sintī saruna? Kas? Man liekas, ka mēs nonācām vismaz pie tā, ka mēs spējam sadzīvot, bet tur jāsagaida no Andra rītdien atbild. Ļoti ceru, ka 15. montēsim, sāksim. Nu, ko risinājumu mēs izdomāsim rītdien prezentu? Nu jā. Super. Labrīt! Oskar, man čopīts iebrauc pēc kafijas straujpītē, pasties. Piens bija izbeidzis, labi, es dzeru melnu un viss kārtībā. Puisis man ielēja, bet Oskar krūzītis vajadzētu kaut kādas. Tas bijis? Jā, tajā kabinetā. Opā. Jā. Tik tā kā? Nē, māja grobiņā kaut kāda bija. Neatceros. Reku draugi satikās? Čau, man savu kafiju. No Oskara. Ok. 15. jāliek māju virsū. Jūs tur kaut kādi fanātiski esat. Tātad, mana draudzene, vai brauc atvainājumu, man solīja, ka pirmdien atsūtīs rasējumus. Es jau, kā jau tev teicu, labu gribēdams, es jau labprāt būtu tā kā tālāk, bet rasējumus atsūtīja tikai pagājušu otrdienu. Jā. Kāpēc tā? Tā, man jautājums ir, kāda jums sadarbība ar Reini ir? Kāda sadarbība rasējumi? Jūs kolēģi, vai ne? Nu, kas ir? Es 16. septembrī viņam jau biju sūtījusi rasējumus. Jā? Jā, parādīt. Visus tos pašus? Labi. Ok. Bet, jā, un tāpēc es nenosūtīju pirmdienā, jo tu man teici, ka 3D modelis to nedara, mums vajadzētu eksportēt, un ņemot vērā, ka tu... Tātad nebija vēl gatavs, redz atkal samāņās. 3D modelis ar visiem jūsu ražošanas karkasiem bija gatavs, tu pateici, ka 3D tu nelasi, ka tev vajag 2D. Ņemot vērā, ka tad bija jāiziet ar Reini cauri dažādiem mezgliem un risinājumiem. Mēs te sēdējām 3 stundas, viņš arī minēja, ka nosūtīsim pēc tam tos rasējumus. Un tāpēc, ka tur daudz lietas nav atrisināts, kas nav parādīts ne rasējumos, ne kurus vajadzēja vienkārši iziet cauri. Jau 15. datums ir atzīmēts kalendārā, pareizi? Tāds video. Es stāstīšu savus apsvērumus. Manuprāt, visu māju vajadzētu montēt kopā vienā laikā, gan garāžu, gan autonojumu. Varbūt domā savādāk. Labi, mēs te esam salikuši ražošanas asēmas, tad gatavojam. Tad te ir pa kārtām, kā mums ir parasti, kā es parasti skatos. Visiem klientiem es parasti arī tādu sūtu. Un tad tas, kas mums šobrīd ir, izrietot no visiem projektiem, mums ir jāsamaina, jāpielabo šitā siena. Un šitai sienai tās durvis ir jāpārceļ uz... Un tad vēl šitā siena jāpārtaisa. Un te ir tas frontons augšā jātaisa. Fremans bija viņu piedāvājis te kopni likt, bet es droši vien domāju, ka labāk likt ir sienu, jo tad mēs varam cehā saražot jau gatavu sienu, kurā jau virsū ir membrāna. Un tad mums ir jāuzražo pirts. Un šodien Fremans atsūtīja, tad mēs skaņojam līdz galam tos gala risinājumus, kur līmētās sīs, kur viņas nav un kādas viņas ir, lai mēs iegūtu precīzas dimensijas. Cik maksā konsultācija pie tevis? Sākot no 250 eiro izbraukt uz objektu. Jā, un tu atnāc parunā, jā? Mēs parunājam, uztaisam kādu viķu, kurus pagaidām pēdējo mēnešu laikā veselības problēmu dēļ es neesmu ne tiktu kā diezgan bijis aktīvs, vismaz IS jumtu, nevis IZ jumtu, jā? Jā. IS jumtu rekologo griezīsies no te riņķi, jā? Un arī mans jaunais darba numurs. Klausies, cik čomam konsultācija? Čomam konsultāciju sarunāsim pa Bratski. Jā. Tāpat kā Riverē, ne, ka viņš atbrauc ar Pa Bratski būs, jā. Nu labi. Nē, protams, ja tas objekts, pieņems, atrodas netālu no manas dzīves vietas, es cilvēku pazīstu labi, pieņems, kaut arī es arī nepazīstu, protams, daudziem es arī pa veltu konsultāciju varu sniegt, ka tur saprast, ka viss ir slikti. Mums jau logsnes ir ar, kā latviski ir, zaceps. Ar aizāķi. Tikai vienīgi ar aizāķi, mēs bez aizāķi. Uztaisam tā, ka, Edgaru Aivaru neaicinam un ar skrūvītēm samaucam. Un paprasīt, vai viņam patīk. Jā, vai patīk, jā. Bez skrūvi jums. Maucam ar skrūvītēm. Es nezinu, kā labāk. Es neesmu, ko es runāju. Nē. Viss kārtībā nebūs tev skrūvīts. Nē, šitais viss ok, vienkārši ar jūsu produkciju tikai esmu saskāries objektos, kur mēs braucam kasiekus labot vai konsultāciju. Bet tev jāpiemina, ka tie nav mūsu kasieki, mēs jumtus neliekam. Tieši tā, jums kaut kā trāpās klienti, kuri visu laiku nolaic, es tikko biju ar putām uz lupām strīdējos par savu taisnību un visu pārējo, ka tur loksnes pietrūks, vēl kaut ko, jo tur džeki bija vienkārši paņēmuši vagu, uzmaukuši pa taisno nelīmeņotas plaknes slātojumu. Kaut kādu plakni vien iesākuši, sapratuši, ka visi slikti. Tagad es piedāvāju
piedāvāju savu konsultāciju un palīdzību. Protams, tagad es tikko saņēmu daudz nepatīkamus īsti vārdus, kad es katru dienu nebiju tajā objektā un nevaktēju viņus, jo man nebija tas jāvaktē. Un tad tur ir tā, kā ir. Nu, kas šodien tiks darīts? Iegrosim armatūru, sāksim perimetra saucamās balkas, likt iekšā, stiegrot augšā. Tad pirmā, otrā kārta un uz priekšu. Nu, līdz trešdienai jāpabeidz. Jā, klausies, no mīnus viņš ārā? Ir. Ir, jā, es jau jūtos. Tas atsalis jau viss ir. Bet šitādā laikā var, jā? Jā. Jā, mierīgi? Betonēt gan ledu nevar, protams, bet pa dienu jau viņš atlaižās diezgan ātri. Pirmie plusi parādīsies, būs labi. Tad jūs pa 3 dienām visus to sastriegosiet, jā? Ļoti labi. No Andris varēs 15. datumā likt māju? Jā, mierīgi. Piekdien iebetonējās un pirmdien jau var sākt vainagdaļus skrūvēt. Tāpat tās ir pāris dienas vainagdaļus, starta latas, visu saskrūvē. Un tad jau var krāmēt virsū. Visi, Andi, gaidam tev 15. datumā objektā. Laiks man jāsaprot, vai es varu vispār šobrīd uz 15. datumu to izdarīt. Mums, kā es redzinu, mums ir saplānot nākamie visi procesi. 1. novembrī liek jumtu. Decembrī diez vai kāds gribēs jumtu. 1. novembrī jumtu nevarēs uzlikt. Jo. Tāpēc, ka tev nebūs viss līdz galam. Tur ir kopnis un viss. Mums ir kaut kāds plāns, mums bija kaut kāds plāna lapa, kur viņi ir. Tu esi skaties te plānu? Viņš man pēc atvaļinājuma viņi nav iepazīstināti. Šī bija plānota. Nu, viņa grafiks. Tu zini, kādas kopnējuma datums ir, ja? Tad uz sienas jau var maukt virsū. Kopnis pirmās ir saražotas. Jā. Tu pamatēkai viss ir gatavs pareizi. Labi, bet nav jau jēga jumtu likt tikai pamatēkai. Kamēr to uztaisīs pārējās kopnis. Man liekas, tas neloģiski. Kāpēc? Mēs tā parasti nedaram, mēs parasti liekam visu reizē. Šitas projekts ir savādāks bišķi, ka mēs, decembrī, tu saproti, uz jumta neviens nekāps. Kāpi? Uz Ziemassvētkiem negribēs. Solās to, ka novembrī būs jau sniegs un viss slikti ar augstumu. Nu, labi. Nezinu, man nepatīk tādu. Man parasti patīk visu uzreiz izdarīt, lai man obligāti. Bet cik dienas vajag uzlikt šitās sienas? Nē, ir dienas, salikt jau pāris dienās sametīs, bet tad ir jāsalīmeņo viss, jānolīmē, kopnis jāuzliek, jānoliek. Tas aizņem kaut kādu laiku. Pirtī mēs varam piesaistīt kāds, kas saskrūvēs karkas, kamēr šito liek. Mums vajag, tāpēc, ka novembra sākumā liek to jumtu. Jā. Nebūs. Aizgāja, jā, vecais mana gada gājuma aparāts tomēr darbojās. Pagad, cik viņam gada ir? 87. gada, 14. Es esmu 9, 5 gadus vecāks manīmies. Tā sanāk, jā. Nav daudz. Jūs normāli darbojās? Jā, viņš pilnībā pilds visas funkcijas, visu, teiksim, ne ar ko neatpaliek no jaunās paudzes stojot mums otru iekrāvēju. Varbūt kraunesība varēja būt lielāka, bet 2,5 tonnas mierīgi var pacelt. Vectāvs uzņēmumu. Baigš tas tāda maziņais, tās kārbiņā mums ir lielāki. Šitais ir Ostram, baigi labā štēli. Viņi uzlādēja caur OSB un es vadāju ziemā līdzi. Man vienmēr gadījumā kaut kas notiekās un tad šeit, ja viņš ir arī ar kaut ko iedarbināt no tās tehnikas. Labrīt, vīri! Labrīt, cienītais! Labrīt! Visi delegācijas! Čau! Nu, kā jūties? Kaut šodien 70% no 100, bet varam runāt. Ok. Super. Esmu pie filmu. Saprot, kas šitas tāds ir? Jā, aiziet. Zīmējam. Tātad sākam, ar ko mēs sāksim? Saprot, kas tāds ir vispār? Man tas ir kaut ģeometrija. Re, kur ir karnīzīte, Kāpēc 150 uz leju? Aizāķis 3 cm, jums nāk 3 cm. Jā. Citur 2,5. 50 uz leju, ko tu prasīji 50 uz leju? Kāpēc? 75. 75. Nē, tie grādi. Šitie grādi. Grādi, jā, re, kur jāiet, ok. 75, kāpēc? Pietiks? Tik maz, kādi jums āķi būs? Kādas liksiet, kādi ir projektā paredzēti? Pie Okay, 5 skrūvēs vai garos? Mums jātiek galā ar to pieredzdēli, jo es brilles neuzliku. Klausies šo te, jāsaprot to pieredzdēli. Tas pieredzdēlis ar kaut kādu tupas kārtu nošūtu galīgi neies prestā. Tur vai nu jātaisa šedevrus, kas jau neiekļausies 1-2 dienās. Kas par šedevru? Šedevrus, pieņemsim, ir jāliek pa 7 centimetrīgām loksnītēm, viņas jāvalcē ar kopā. Pa vidu jāliek krusts, tādā veidā nošūjot karnīzi. Karnīzi var arī ar visu iekast nošūt metālu, bet tas aizņems diezgan lielu laiku. Tas ir laikietilpīgs process, ko ne katrs kārnieks arī varēs izdarīt. Bet, ja mēs liekam standarta pieredzdēli pie kopnēm, mums jāredz, cik... Tad jautājums ir droši vien Sintijai. Vai pieredzdēles... Sintija tur, no koka un krāsots, pareizi? No koka un krāsots, jā. No koka un krāsots, melnā krāsā, un viņš zem teknas apakšā pa lielam, viņš baigi redzams. Jāsaprot tā atšķirība, respektīvi, cik kopņu augstums būs. Pieņemsim 45 x 250, jā, pieredzdēli. Standarta biezo, kurš nekad nesapūs.
No, jā. Galvenais ir, vai viņš būs nokrāsots, vai viņš būs ar skārdu uzliks. Tas ir, teiksim, galvenais jautājums. Nē, viņš būs nokrāsots. Kas mums paildzinās procesu, ja mēs liekam garos āķus? Ja mēs liekam garos āķus... Bet, ja pieras dēls būs ritīgi kārtīgs... Kārtīgs, tad mēs liekam standarta parastos āķīšu. Mēs netaisam dubulto karnīzi, tev ir augstie vēneņi. Viņš parastākais āķis. Bez šitā. Te, kur ir garais, tas ir. Te, kur ir standarta āķis, aizmirstam šito garumu. Te, kur viņš pieskrūvēsies pie pieras dēļa, pieskrūvēsies pie pieras dēļa, metam iekšā reni, liekam karnīzi, neies iekšā plēvīt pilīmē. Un uzfilmējam. Un bastē, Nācam tālāk. Jā, 15. datumā mums liek māju. Tur vajag kaut kādu nedēļu, divas, viņu saliek visu. Jūs esat novembrī sākumā gatavi maukt jumtu? Nu, man viens līgums ir, ka man 1. novembrī viens jumts ir jāsāk, bet es kaut kā pabīdīšu, jo tur ir bīdāms. Man jāapstās līgumā. Pēc līguma, respektīvi, 1. novembrī man viens līgums ir jāuzsāk Rīgā. Jā. Bet ieplānosim, kā jau es arī teicu. Labi, tev ir liela brigāde. Brigāde, mums ir ļoti lielas reformas notikušās, kā Rīgā jumti izjuka, tas, ka viņi vēl nav atlīmējuši busus un mēģina man dabūt savu Rīgā jumtiem rokās, bet, tie, kas sakot tiktu, kā vispārējais saprot, ka, viss ir pajucis. Komanda būs liela, būs arī ārštata darbinieki, kas, Tu jau esi atradis viņus? Kas nāk palīgā ar visiem, jau mutiska konsultācija ir bijusi, bet būs... Par to klātienē. Tas, lai visi pārsteigums, jo, respektīvi, jūs redzēsiet tikai pie TikTok mājas montāžu mani, redzēsiet cilvēkus no muguras, redzēsiet darbībā, roku kustības, vēl kaut ko, bet pa pārējiem nevienam netiks seja atklāt, kā jau mēs ar Edgaru Aivaru izrunājām. Kad, visi vai nu būs maskās, vai nu vienkārši būs no muguras puses redzēt. Lai Edgars no tevis ar kvalitāti paprasīt. Jā, kā es jau uzņemšos atbildību. Bet Cintī teica, ka visā tie putekšņi, viss šitas uz tā glancētā traki izskatīsies beigās. Kā no priedītēm viss kaut kas lidos tur, zini. Tur blakām tev ir priedis daudz, jā. Tieši uz matā. Tā kā tavas brilles tāds spīdīs. Siganskās. Bet nav ar ledbāriem vairāk. Jā. Nē, šitais ir, tas ir, analogs. Tas ir tā kā SSAB un China Fashion. Kas tā pa pulksteni? Kas tad? Nav kā Kralova, nē. Bet manējis maz laiku rādi. Tā, visi es parādīs, jā, viņam. Labi, var atpūsties bišku, jā. Ok, ejam ārā. Viss davājā tā, jā? Ja mēs runājam par apjomiem, tad mums ar Ivo tagad jāizrunā tā, lai 100% viss pietiek gludais, skārts, viss detaļas un nekas objektā nepietrūkstās. Ja savādāk, lai to dabūtu uz objektu, es to dabūšu, bet tas darbiņš darīsies uz dzīves nāves robežas, lai to sagādātu. Ja? Tieši tajā dienā, lai nesabojātu Ivo plānus, vienā dienā uzlikt jumtu. Jā, un nākošais, divām loksnēm jau teicu, ka divas loksnes būs klāt, respektīvi, ja kaut kāda problēma viņa radīsies, un tagad, kuras izstāstu arī par to mezglu, pie tās tā kā divas loksnes mums klāt ir uz visu jumtu ar laidumu kādu, kurā būs klāt. Divas loksnes, te ir laidums 3,61 un 57. Jā, būs gan šitam divas loksnes klāt, gan šitam divas loksnes klāt. Pagaidām ir pa vienai, ja? Jā, pa vienai. Viena šitā izmēra, viena šitā izmēra. Tad divreiz būs pieļaujams kļūdīsies. Divreiz kļūdīsies, trešo reizi ir dzīvības. Ja nekļūdīsies un tas loks paliks pārti, Edgars Aivars varēs atdot mums realizāciju jumta outletā pārdot viņas. Piekrīt viņu? Es piekrītu, jā, tāpēc Ivoja uzaicinās uz šeit, lai viņš pateiktu, kā viņš šo jumtu montēs un kādus elementus viņš grib izvēlēties. Ja taisīs sateku uz vietas, tad taisīs sateku uz vietas. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pareizi. Tas, protams, paildzinās procesu, un tagad jau es sāku apšaubīt, vai vienas dienas laikā būs izdarāms. Bet ja viss būs uz vietas, pie latojuma varbūt visus nevajadzēs. Varbūt vajadzēs no abām pusēm viņu glēzējas augšā. Jautājums satekā ir ierēķināts, kad mēs ievelkam plēvi garaniski, un tad laižam visu pāri. Difūzijas membrānu. Difūzijas membrānu no mums nenāk. Difūzijas membrānu nāks no mājas ražotāja. Laikam, es nezinu. Reini, tev jāparunā par šo. Jā, es parunāšu ar Reini, protams, lai viņš ierēķina visas pārkaras, lai nebūtu tā, ka mums kāds pusrullis beidzās dēļ tā, kad ir ielikt mazāk. Gan jau, ka viņi būs paredzējuši, ka būs vesels rullis rezervēja. Es skatījos video, ka tev pat putuplasts rezervēja. Jā. Tur jābūt visam kārtībā. Tu tā visas procesus gribi apskatīt, jā? Kā viss notiek kā? Jā, tas ir ļoti svarīgi. Skatīties kā no sākuma līdz beigām, jo jebkurš posms, kas ir sabojāts, rada sliktu priekšstatu par materiālu. Un tāpēc gribam sakot līdz visam posmam, sevišķi arī betonēšanai. Ļoti gaidām to brīdi, jo tas ir noslēdzošais, lai nonāktu līdz kārtīgam pamatām, bez tā nekādīgi. Jā, bet ko tu saki, vai ir vajadzīgs taisīt, kā viņš saka? Jā.
Pa perimetru mēs rekomendējam stiprināt, jo, principā, tehnoloģija pārēdz, ka vējņus līdz 400 apbarot no apakšas ar zemi var arī papildus tā kā nestiprināt, bet tomēr tā kā mēs runājam par betonu un ka mēs gribam skaistu asi, plakanu sienu, tomēr vieglāk un arī tādā ziņā kvalitīvāk ir, man liekas, nostiprināt ar vieglu apējošu dēlīti. Un tas nodrošina to, ka nav tik ļoti jādomā pie tā betona liešanas procesa, jo kaut kādā sākot no viena posma rodās papildus spiedieni, kaut kas kaut kur var bišķīt paspiesties, un mēs to negribam. Sveiks, Veiti! Sveiks! No, kāds nopietns šodien izskaties? Es saskatījos video, visi ķiverēs, es gribēju sapucēties. Kafiju pamēģināji? Vēl nē. Jā, davai aizējam, paņemsim kafiju un tad parunāsim par tenaporu, ja? Tā, te paslēpuši. Mēs noguši no būvniecības. Jā, nē, viss forši. Kāda kafija tas ir? Paņems karameļu šokolādi, vai no kafiju. Jā, tur arī buljoniņš forši ir. Tā izvēlēs karameļu. Stāsti. Ko tu šeit redzi? Paldies kafijas pasaulē. Jau vispār prieks redzēt, ka ļoti akurāti visi būvnieki strādā. Ir, jā? Kā materiāla ražotājiem tas ir ļoti svarīgi, ka ar materiālu apietās ļoti labi, kvalitatīvi piegriezumu iztaisīt, ļoti skaisti materiāls efektīvi izmantot. Var redzēt arī no tā, kas ir palicies pāri. Jā, īstenībā, man Rēvens teica, ka viņi šos materiālus atpirks no manis, bet viņi teica, ka ļoti maz atgriezumu no šiem materiāliem veidojās. Jā, jo te ir ļoti skaista ģeometrija, taisna, un puiši arī viss atgriezums ir izmantojuši. Tas nav tā kā klasiski, tur pusloksni noliek kaut kur malā, vispār tev principā atgriezumu nav. Viņi visi ir salikti iekšā, noslēpti, par skavām salikti. Tieši tāpēc arī ir šīs skavas. Principā mēs viņus paredzam 3 uz kvadrātmetru, bet liek pēc vajadzības. Bet puiši ļoti skaisti nostrādājuši. Respektīvi, tā kā, kur ir sateka, jums ir gatavās satekas, kas ir bez aizkabītas. Respektīvi, tad viņi sanāk vienkārši vai iegriez vai saliek kopā, vai jātaisa sakabīt uz vietas. Bet mums ir variants, ka mēs taisam no gludā skārda tik, cik ir sateka, mēs sūtam gludo skārdu. Mēs aizlaižam, no gludā skārda mēs uz vietas izgatavojam, uztaisam ātri galdu, uz kura mēs uzrulējam gatavo sateku. Pieņemsim, tur 29 cm katru pusi. Sateka, protams, pilno dēļu klājumu. Satekai uzreizām uztaisam aizkabīti, Sateku piesprojam ar klemeriem, atlocīta mala. Augšā mēs ar viņu salaižam kopā, un otrā pusē tieši tas pats. Ja mēs liekam gatavot, te mums tāpatām nāksies iestrādāt augšā, jo no šeģienes jau nāks tālāk. Tālāk aizies loksnītes, ka te būs jātais ar valdu. Respektīvi, es domāju, ka gluldais skārds mums ir neizbēgams un sateku taisam uz vietas. Un tad viņi būs vienā gabalā un nebūs, ka, sateku pieņemsim, cik jums pa 2,5 metri, pa 3 metri un nebūs, ka viņi vai pārklājās, vai kaut kādīgi iekavinās. Kā jaunais auto? Viss normāli. Vai tu kafiju vēl šeit nesmēģinājis? Nē, pirmā diena šodien. Es skatos, es daudz esmu izdarījis. Es daudz izdarīšu, jā. Cik vēl daudz laika vajag? Rītā pabeigts. Ko dzer late? Late, jā. Ir late? Ir late, Jā, labi. Jūs divatā šito pa 2 dienām? 3 būs kopumā, rīt pabeigts. Blin, jums ir tempi. Arī pirts var sataisīt. Es pat neuzspēju atbraukt, iefilmēt, kā jūs to visu darat. Varam, maucam. Nav augsta? Vajag ātri vietu, kā kafīņas kāds 4 izšau un tad jau bez apstājas. Paldies kafijas pasaulē. Auto zīlītes lielas un valsts tikai. Crossfits normāls. Citi iet maksā naudu, lai riepu padauzītu. Te var padauzīt. Tagad šitas būs šitiem tē, lai turētos. Kā dienas beigās jūties? Normāli tonas viņā. Nākošo tu? Šitien ir viegli sitās iekšā, ja? Šitien viegli sitās ir, kur, grūti sitās iekšā. Tad ir ko iesvīst. Mārtiņš, esi? Es nelēju, Jā. Tu jau pēc kafijas savu termosiņu atbrauc, jā? No. Uz mājām aizvedīs. Es tam uzpildīšu un kas ir vēl. Klausies, tieši bija tikko situācija, kur, respektīvi, bija tā problēma, ka ir palikušās logsas klāt, tur bija jāglābj ārta situācijā, lai nebūtu 2 nedēļas jāgaida, izmantoja logsas, kuras varēja, un tagad cilvēki saka, kur lai mēs tās logsas tagad bāžam? Es esam. Es arī teicu, viņi teica, tu ar to nodarbosies. Es teicu, es ar to nenodarbošos. Tāpēc es esmu šeit, lai pavaicātu, vai jūs pieņemiet atpakaļ, kaut gan jau to 10 reizes daudz ir vaicājuši. Vai pieņem vai nepieņem? Pa puscenu? Mēs varam paņemt, jāstāsta, kas tas ir. Pirmkārt, jāizvērtē, vai tas ir pārdodams. Ja tas ir pārdodams, tur pieņems pat kliks garās loksnes. Ja tas ir pārdodams par kaut kādām 2-3 eiro kvadrātmetru, tad no vērts, jo aizbraukt pakaļ, atrast uz šejieni, izlikt, parūpēties par to, lai tas viss stāv un klientiem pieņems.
Tas arī maksā kaut kādu naudu, ja? Bet tur ir kaut kāds sakarīgs apjoms, kur vismaz kaut kādu jumtiņu ir uzlikt, tad jumta outletā var pārdot, pa kaut kādu normālu citu. Vēl man jautājums, vai jūs cita ražotāja lomas arī pieņemiet uz jumta outletu? Mēs vispār, teiksim, tas baigi, nav tā, kā mēs kā automašīnas uz realizāciju komisijā ņemam, ja? Saka uzreizām, pie mums nav nekāda svalka, bet kvalitatīvs jumta outlets. Jā, pie mums nav nekāda svalka, jā, bet šādi tad mēs kaut ko paņemam, ja, ka kādam kaut kas ir palicis. Kas jums jauns sortimentā parādījies? Jā, kā es jau tev mēģināju vēstulīt ar sociālajiem tīkliem nosūtīt komentāra veidā. Tos mīļais SSAB materiāls ir, ja. Pirms tam tāds pašs klases materiāli mēs vēl projām arī piedāvājam Vācijas ThyssenKrupp, bet mums ir Zviedru SSAB pieejams klasika flika izpildījumā, dažādos toņos, jā, pusmatērs. Labi, izstāsti. Tu māki šo materiālu kaut ko pastāstīt? Nē, respektīvi, jūs tikai ir mazajās loksnītēs viņš, Paraugi ir mazās loksnītes, tas ir paraugs. Jā, tas ir paraugs, viņš var, respektīvi, iztajā garumā. SSAB pie visas locīšanas viņš nelūst. Un arī gludais kārts, ka ir SSAB materiāls. Arī parastais reti, kad lūst, bet, mērdz lūst viņš. Bet jautājums, ko tu pa parasto sauc? Parastais, kur... Tas nav parastais. Nav parastais. Šis ir Vācijas. Pie jums vispār nav neviens materiāls, kurš lūst, bet pie lētajiem ražotājiem. Rekur ir kas vēl, rekur dzīvē to redzēt saimnieku. Tavs jums un tavs noteikts sistēmas. Ok, tātad te vēl viena kārta ies, jā? Jā, tapsiet ierobežotājs ies, un vēl viena tāda pati kārta. Jums tas suns nav apnis kareivis, lai? Kā nē. Arī kur pirtiņi, viss zolīt, ļoti labi. Ko teici par armatūru? Es saku, forši staigāt pa 10 armatūru, bet būtu solī 150, būtu vēl foršāk, vieglāk. Bet tā parasti kāda liek? Tas jau kā kurš konstruktors iepriektē. Jā, bet jūs sagat vēl ir 8. jā? Vēl ir 8. Tad pa to ir ļoti grūti staigāt vispār. Tagad nostaigājāmies pa 8. Tie baigi ir diegi. Pretī viss tas tā. Muguru nesāp šo tevis maucot? Viss trenēts, viss kārtībā. Pierod. Okay. Tu teici, ka šodien nesnāks tomēr pabeigt? Armatūra jau ir pabeigta. Jā, labi. Mēs tikai padziļinājām uz visu pēc stiprinājumu. Kas ir pa padziļinājumiem? Padziļinājumi ir augstuma maiņas betonam. Tas ir to, ka vienā vietā būs slīpētais betons, vienā būs parkets. Jā, tas ir jau viss redzamajā, tur, kur tev flīzēsies, tur vajag 2-3 cm zemāk betona. Jā. Tehniskajās telpās, vannas istabās ir trapu zonas, kur ir jāuztais padziļinājumi, lai trapus normāli pēc tam var salikt. Jā. Un tie visi pazinājumi ir diezgan daudz. Kā viņus uztaisa kaut kādu šķērsām, vai kaut kādu dēli? Vai ko? No dēļiem liek uz armatūras virsū, nostiprina, lai betons viņus neizspiež projām. Jau, kad būs betonētāji, tie izstāstīsim, kur kas kā zemāk, savādāk, kur kas, jā. Ok. Tad vēl rītdien jūs nāksiet? Rītdien, es domāju, vēl bišķīt palīdzēt tā, ka viņi tas 4 solām netraucēs? Nē. Ne? Nē, nevajadzētu noteikti traucēt. Ok. Bet šis laikam sākas labs? Tas ir forši. Gan priekš betonēšanas, gan priekš makšķerēšanas. Ja nevajag slīpēt betonu, šitais ir labs. Jā, bet Bet ja vajag slīpēt. No lietas lāsēm veidojas kaut kas un sūdīgi noslīpēt, var vai kas? Viņi pa vīrus tādu riebību. Viņš neravajās kopā. Zini, kā izskatās, ka tu te ar kokčiku esi objektā. Tā arī ir kā kārtīgs celtnieks par lāžu. Kāda laikam sākas solos? Plusos būs, viss būs kārtībā, jā. Tad var asfaltēt, jā. Lai arī sazvanamies no rīta, precizējam, lai nav pārpratumi. Tur jau gan jau var betonēt, mēs jau... Jā. Jā, Sintī. Čau. Jūs jau ziet? Jā, esam jau. Viss filmēšana notiek. Viss kārtībā, es tad nedaudz pavējos. Cik? 8 minūtes. 8, tā jau normāli. Sapulce sākās pēc 5 minūtēm. Tā kā... Ko jūs lietas laikā darat? Ko mēs darām? Mums viens te ir lietas, ja vajag atstāsim tev. Nē, man ir. Es tikai domāju, vai vajag uz mani. Jā. Būs forši. Visu gaidam tevi. Neko bez tevis nesāksim. Tas sākas. Jā, tā, čau. Opā! Vinterrāven! Viņas. Jūs kopā, ka jau kaut kur nebijāt, abi kavējat? Sarunāja laika nobīdu lietas. Čau. Es gatavojos. Jābūt tikai normālām šitām te drēbēm. Tūlīt būs, Sintī zvanīja. Jā, es neesmu piešāvies pie šitā jauna apģērba. Gatavs. Kējam, reku kafīni. Kāpēc nevienam nepiedāvā kafīni? Visiem jau piedāvās. Vispār jau pieklājības normas kaut kādas jāievērā. Visi te dzer, visi. Tas jau ir tavās mājās tikai tagad, jā? Visi droši var cienāties te. Jā? Jā, buljoniņu negribi? Ir buljoniņš. Aiziesim paskatīties, Jā. Tā objektā es vēl neesmu bijis godīgi, saku, kur bezmaksas kafiju dod. Tas šis nopietns savies. Jā, ir bezmaksas kafija, no objektā nē. Jā, šis nopietns savies. Kur te paņem kartiņu? Tur mēs nolakām. Mēs tā turējām točiņā viņu, bet pa dienu turam šeit. Tā kā cienājies droši. Tā kā tad, kur ir tā karta? Te nopīkstina. Un izvēlēs dzērienu. Andi! Ko tur viens nesājies? Es gribēju pasies, vai somas mašīnā ieliks, vai atstāja veikalā. Tā vējas.
Mans draugs. Viņš jau tagad draugs ar draudzeni, zin kā. Nu, par ko šodien sapulce būs? Nu kā, visi ir sanākuši, lai apspriestu, izrunātu par betonēšanu. Cik es saprotu, arī ir pigmentētie paraudziņi, lai mēs varētu to pigmentu izvēlēties. Tur citu man kaimiņš šodien prasīja, kā Sintija iet. Ko teici? Nu, es teicu, kā labi viss. Viņš runāja par, ko viņam arī iespējams redzēs ainavu arhitektūru. Pastīsies, kā šeit izskatīsies. Jā. Tu teici viņam, ja es izdzīvošu, tad es jau teicu, lai viņš atnāk, ka tu te būsi, bet laikam darbojās, netiks viņš. Jā. Gala izmaksas mums būtu gan arī 2200 eiro. Gribās siltās grīdas, līdz ar to mums ir jārauda risinājums. Jā, jo cilvēki arī teica to, ka pirtī liks elektriskās, ka tas esot dārgi. Jā, elektriskās grīdas apsildes kabeles nemaksā dārgi. Dārgi ir, salīdzinoši dārgāk ir sildīt ar šo te apsildes kabeli nekā, pieņemsim, ar siltumsūkni. Taču siltumsūkni siltinātā trasa atvilkt no tehniskās telpas līdz pirtī maksātu apmēram, tikai viena materiālā maksātu apmēram 2000 eiro. Līdz ar to tas nav saprātīgs izdevums, ņemot vērā, ka tu katru dienu nesildīsi pirti, bet pirti sildīsies drīzāk tur 2 dienas nedēļā. Labi, teicu savu siltumsūkni, gaisa. Gaisa būtu forši ielikt, taču tavs uzstādījums bija, ka tev ir nepieciešams siltās grīdas. Līdz ar to siltās grīdas mēs visvieglāk varam dabūt ar šo te elektriskā apsildes kabeli. Elektriskā apsildes kabeļa izmaksa plus mīnus tieši pirts ēkai būs 150-200 eiro robežās. Mēs tiksim cauri, jā. Mārtiņš uztraucas, ka tas ļoti ilgi tā apsilde notiksies. Man tā liekas, ka prātīgāk ir gaisa, bet ja tu gribi siltās grīdas, tad gaisa nedara. Nē, es skatos uz šitām lāpstiņām un zinu, pa ko es aizdomājos. Tu vienu droši var paņemt, tā ir domāt, jā. Nē, zinu, pa ko es stāsts, kad tev droši vien tu jau kaut kad te teici, šī nav parasta māja, šis nav parasts process, tad tev vajadzētu kapsuli ielikt kaut kādu rēsījumu. Vajag uztaisīt, jā. Jā, tev tas ir obligāti. Ja nu gadījumā kādreiz kāds to grīdu tur zāģē puši pirms pēc kaut kādiem 200 gadiem, tad, nu, lai... Flashko ar viģikiem iekšā jāieliek, kurus ar Sintiju ir izsināt jautājumus. Jā, vot tas varētu būt ļoti labi, jā. Es labāk teiktu, ka tu ar dāmu varētu rociņus vai kaut kādas iespiedumus uzrakstīt pamatos. Edgars, cik tā māja izmaksās beigās? Kā domā, 500 000? Nē. 7. Nu, to vajag sareiķināt, jā, beigās. Tad, kad viņš sāks braukt ar veco Mini, kas bija pirmais, tad mēs sapratīsim, ka mājas būvniecība ir beigusies. Bet Andi vakar teica, ka bieži vien ir saskarās, kā pasūtītājs sāk būvēt māju, uzreiz nopērk jau mašīnu, jā? Nē, ir kādreiz tāda gadījumā, jā, nu redz, ar viens tāds ir. Jā, nopērk māju, un pēc tam beigās nav, jā, pa ko pabeigt. Nu, pārketām nesanāks tev. Kad montēs māju un paneļus, tad tajā dienā te neviens nevar objektā būt. Tas ir, tad es pateikšu, kurā dienā nav neviens pārējie. Nu, kas te tajā dienā nevar. Nu, paneļiem, manipulators, nu tad tur tieši tajā dienā noteikti. Nē, tā ir viena. Tas ir ļoti svarīgi. Tas arī bija principā šīs dienas mērķis saprast, kurā dienā montē, lai mēs saprotam, ka te visiem ir jāpazūd uz to brīdi, lai... Montēt pēc pirmdienas varēs precīzi pateikt, kur to es varu tikai pirmdien. Precīzi. Arī bet vēl vien piebildi tad par betonu kopšanu. Klasika no teorijas, bet kā tu darīsi? Tu klāst plēju, ģeotekstilu vai būs kaut kādas ķīmijas? Kas mums ir ģeotekstila piegādātāji? Kā būvmateriāli? Viņi varēs piegādāt? Jā, protams, spīdien var. Ok, tad klājam ģeotekstilu, būs drošāk. Jā. Būs drošāk, bet to tad daram uzreiz pēc iebetonēšanas, noslīpēšanas. Jā, lai tas nav tā, ka pēc 3 dienām mēs skatāmies, ka pēc ir kaut kāda plaisiņa. Ir bijis tā? Jā. Šogad bieži. Jā, kāpēc? Laikapstākļi, saulē un vējš. Rukums, betonam ir rukums, bet te mēs liksim bezrukuma piedevu betonam. Tā ir, jā? Cik jūs cilvēki darbosieties? Es vēl ar brigadi ir izrunāšu, es domāju, 4-5 cilvēki. Tā slīpēšana varētu būt līdz naktī, jā? Jā, īstenībā te jāsarunā ar kaimiņiem, ka mēs nedaudz viņiem neļausim gulēt. Es jau pabrīdināju šos kaimiņus, viņiem nekādas pretenzijas nav. Burvīgi. Viņi nav redzējuši gaismu šovu 12. Jo var gadīties, ka viņš nežūs, tad var... Kas būs? Nu, tad ir ilgāk. Pulkstens 3 naktī un mēs vēl trokšņojam. Ok, tātad mums ir plāns, ka piekdienu mēs iebetonējam, tad teorētiski, ja mēs piekdienu iebetonējam, tad pirmdien teorētiski var sākt startlatu montāžu. Pārbaudīsim līmeņus un tad domāsim par startlatu montāžu. Jā. Kurā dienā plānos paneļus vest? To es sapratīšu pirmdien precīzi pateikšu, ka redzēs, cik labi ir betons. Lai saprast, cik ilgu laiku aizies startlatām. Betons no kurienes brauks? No Jelgavas visticamāk, tuvākais, jā. Tu gribēji no kādas citas ražotnes varbūt? Es no Liepājas. Laikam veči nesagaidīs no Liepājas. Ar MB betonu ir strādāts? Jā, ir pāris 1000 kubi iegāsti. Jā. Sintīte, ir ko piebilst? Galvenais, lai viss iet uz priekšu, lai neapstājās kaut kur. Tad iebetonējam, tad saprotam pirmdien, kad mēs sākam montēt starta latas, tad pirmdien vai arī otrdien brauc Jānka, zemesdarbu veicēji, kuri tad sagatavo pirmdien, tātad jūs atveņojat visu vaļā, kas ir saistīts ar māju un pirti, un tad sākam darbus, kas ir saistībā ar terasi. Rikārdu Čaļu noteikti pārliks lietnes, tuvāk mājai nedaudz pārbiedīs tur, kur mums notikas būs, vai ne?
Tas pēc Polšiņas. Spēlētājs ir vispār starp citu. Kurš? Ilgars. Sveiks, Ilgar, jā. Tā, nu jā. Slavenības bez filtra šovs. Vai lauksēti. Lauksēti, jā. Tā, jūs būsiet atbildīgs par betonēšanu, jā? Jep. Ideāli. Liela pieredze jums? Gandrīz 20 gadu. Nu ir jaudīgi. Cik MB betonam ir? Daudz no 97. gada. Tu bišķi ilgāk. Tas bija maz zēns tad tajā laikā, jā. Okay. Sintī, nāc bariņā, ko tu vien patur stāv? Ja? Viņai patīk būt augstāk. Tā, viss jau sapulcs jau sākās vai vēl sāksies? Nezinu, tu jau vadītājs. Nē, Reins organizē šodien. Es organizēju šodien. Kurš protokolē? Labi. Jānis protokolē. Ok, es pierakstīšu. Jā, labi, šīs dienas sapulces mērķis principā bija sarunāt, tātad mums sākās nākamnedēļ montāža, vai ne, pirmdienā, ja es pareizi saprotu, būs startu latā. betons normāls, tad jā. Būs betons normāls? Būs betons normāls. Laikapstākļi. Nu, es saku, tāpēc jāstās, vai pirmdien varēs vai nevarēs. Jā. Tā kā nav tik vienkārši, tā ir būvniecība. Jā. Pasūtītā kungs. Jā. MB betons teica, ka piekdien labs laiks. Betons būs normāls, Jā, viss būs jā. kārtībā. Viss būs kārtībā. Ja tāds bija jautājums. Reini, čau! Tu jau esi te? Jā, tikko piebrauc. Es neredzēju, ka piebrauc. Jā. Nu kā izskatās? No hiena krīt, jā. Ja ir labi, jā? Jā, ļoti labi, jā. Super. Viss pēc plāna? Jā. Ļoti labi. 15. montējam. Jā, ātrāk. Klausies, bet rekur izrādās vaininieks, es atrastu tu. Jā. Sintī bija aizsūtījusi visus rasējumus, un tu neesi Andim pārsūtījis, jā? Jā. Es esmu vainīgs, jā. Šoreiz tu, jā? Jā, arī šoreiz esmu vainīgs. Jā, okay. Kā, rekur, tu kafiju padzēri vispār? Varētu jau vēl viens, zin kā. Tu jau paspēji, jā? Tā, es latē izšaušu. Viņiem vienalga, stabiliem pamatiem vienalga, kurā laikā šancēt, jā? Principā, jā, globāli, jebkurās laikapstākļos. Malas pofīgi. Izņemot vētrā, varbūt, zin kā. Jau viss nostiprināts smuki. Slavenības bez filtra ieradušās uz objekta. Čau! Čau. Tā, nu šeit mums sapulcīt, jā? Es tā sapratu, jā, ko jūs esat izdarījuši. Tu višku pātri atbrauc vēl pēc 10 minūtēm. Nu jābūt ir 5 minūtes ātrāk vienmēr. Zinu. Jā. Kavēt nedrīkst. Sadarīs, nu rekur, armatūra ir sasieta, tā kā viņi tur kaut ko skatās, pārbauda. Tā kā viss kārtībā. Siltās caurules ir augšējiem sietam, tiks piestiprināts. Jā. Nu, zini kā, ir iespējams risks, ja mēs zāģēsim šūs. Nē, es tikai biju saruna par šūvēm. Ja nezāģējam, tad viss kārtībā. Jā, jo mēs arī plānojam tad piegādāt betonu ar rūkumu samazinošo piedevu. Un ar pātrinātājs tā domāju. Un pātrinātāji pēc situācijas, ja vajadzēs, tad jā, bet tur jāņem vērā tas, ka iespējams būs jāuzmanās ar slīpēšanu. Kas ir jāuzsūta uz pirmdienu? Smilts būs jāuzsūta. Es domāju, mēs jau varam šodien sagatavoties, samērīt augstumu, aprēķināt kubatūru apmēram, cik vajag, lai jau uz pirmdien varam pasūtīt, lai jau Janka, kad atbrauc, viņam jau viss ir. Okay. Janka, kad atbrauc, viņam vajag novākt to čupu nost pirmdien, lai ir kur gāzt, maksimāli tuvāk, lai mazāk ir jāvadā. Mēs sarunāsim jau laiku, jo kas ir ļoti būtisks jautājums, jo mums ir maksimāli ātri jāatveidņo. Tad, lai viņi visi viņu objekti ir projām, un tad Janka lai var darboties. Jā, viņam vēl tur šitais paltabas stūris, viss ir jārok nost. Un jādomā, kur likt. Un tur ir ūdens trubas no spicas iet. Tur ir dziļurbums. Urbumiņš plus. Viss kārtībā. Viņi terasē nemais? Nē. A few moments later. Sinti, tā slavenības bez filtra. Vai lauku sētā? Lauku sēta. Sinti, kafiju dzersi? Jā. Es tev uztaisīšu. Andis uzsauc. Rekur tavs tev. Jā, kartiņa, nē, lietas. Nu, tev sanāca? Rekur taisās, viss notiek, jā. Ilgi diezgan. Kā klājās? Labi. Jā, jūs kara laukā satikāties. Vai ne? Jā, kāda dzers? Ants taisīs? Nu, ne. Kāda? Lati. Netaisīs? Netaisīs tā? Late. Kā jūs iet? Da viss normāli, tūlīt sāksim sapulc Andis ar kavēju. Vai arī pēc kaut kā. Jā. Varēsim paskatīties paraudziņu. Jā, davai, super, jā. Ņemot vērā, ka tumšais Edgars izvēlās tumšo fasādi. Vēl nezinu, es vēl nezinu kādu. Nu, mēs jau runājam ar interjeru vēl dedzināt. Atceries, tu tur dzīvos viņš, tā ir viņa māja. Tāpēc nevar tā. Tā ir viņa māja, atceries to. Bet kurš ir teicis, ka nav viņa mājas? Nu, bet tāpēc kādu krāsu saimnieks izvēlās, tādu arī izvēlās. Jā, vienā dienā viņš izvēlās gaišu pienākumu, un viss kārtībā. Mēs uztaisījām 4 variantus, katrā 2 gaišiem, 2 tumšiem. Latāk, šaurāk dēļ. Izvēlās māju ar zaļo jumtu, nākošo dienā viņš izvēlās citu arhitektu vēl klāt papildināt un pirti vēl pielikt klāt. Labi, ka citu ražotāju neizvēlās.
Atcerieties, bija padomu laikos tāds autoveikals, kas piebrauc un bija izklāt paraugi. Paņēma pāris paraugus, man diemžēl nebija tumšie paraugi. Mēs runājām arī par kaut kādiem melniem paraugiem, bet te var aptuveni redzēt, kādas paraugus mēs varam izgatavot. Ir jārēķinās ar to, ka paraugi noteikti reālajā dzīvē būs nedaudz savādāk. Tas ir skaidrs, nu, teiksim, mēs viņus arī samitrinot iegūsim savādāk toni, bet, nu, šis ir kaut kāds ieskats tajā, ko mēs varam iespējams dabūt. Bet no tumšajiem jums arī ir, ja? No tumšajiem man nav līdzi, jā. Bet ir. Jā, es varu arī fotogrāfijas atsūtīt. Jā. Tātad, ja tu izvēlēsies tumšo fasādi, tad tu varēsi tikt pie gaišā. Jā, bet gaišā terasa, teici, ir, nu, nav praktiski, jā? Nē, tas ir gaumas jautājums, es teiktu, jā. Kāpēc nav praktiski, ja viņi nebūtu praktiski, tad nebūtu tik daudz paraugu. Mēs ar interjeru tagad diskutējam par to dedzināto fasādi, jā? Gaidām ziņu, jā, šodien no viņiem. Viņi teica vakar, ka šodien, jā. Okay. Man vēl viens jautājums par montāžu. Kā to paliek vagoniņu? Vagoniņu vajag? Jā, nu, bet džekiem jau šitāds laiks tad noteikti. Vagoniņš vispār kādu brīdi vajadzīgs, kamēr mājai logi iekšā, vēl kaut kas. Okay. Nav slikti. Viss būs. Kaut kāds, nu, vismaz. Kurā veidā viņi var nolikt? Zin, kā var darīt to, var vest vagoniņu tā kā māju montē, jo tad nevajadzēs papildus manipulātoru. To pašu manipulātoru, ko mēs montēsim māju, var. Nu labi, skaties, iešu čupu norak, ja Janka pirmdien ir, mēs norūkam no te vagonu nometam. Teorētiski jau var, jā. Ja? Man te viens jautājums ir. Zini, teiks, ka tu vari izvēlēties arī citu ražotāju. Kā tas apvienots ar esošo ražotāju? Nu, es vēl nezinu, viņa vēl nolikusies nav. Nu, ātri tu viņu saskrūvēji, visi kārtībā, jā. Tu gaidi to nākošo. Jā, es jau nezinu, ko tur saskrūvēju. Nu, labi, mums vajadzēja pašiem arī skrūvēt, tas ir vienīgais tāds, zini, nu. Jā, man vajadzēja palīgas ņemt, bet ļoti ātri saskrūvēja, jā, tas viss ir super. Nu, redzēs, kā viņš dabā izskatīsies. Labi. Jā. Tad cik uz spīdiem, Malcum? Tomēr 9 no rīta. Stabili pamats saka, ka no rīta ir sasals, jā, tevis. Nē, skatījāmies, ka prognoze viss kārtībā ir pozitīva temperatūra. Bet te prognozēm es nevaru ticēt, ne? Nekad nevar ticēt. Nevar rudenī ticēt, bet jā, viņš rāda nokrišņus pat līdz 11, bet tas ir betonēšanas laikā, un es domāju, mēs neko neietekmēsim. Kā jūs uzņēmums saucas? Iranete. Iranete? Jā, Ilgurs Ribušu un Aneta meitiņa. Oho, ļoti labi, jā. Nu, ar Dievu palīdzību, jā. Jā. Ar Ilguru palīdzību. Jā. Jā, nākamnedēļ mēs saliksim tev jau galveno elektrības plānu, gaismu izvatus, slēdžus, rozetes, nu, lai tu vari iedot saskaitīt apjomu. Apjomu mēs iedosim, bet labi ir aprēķināt tātad. To mēs iedosim nākamnedēļ, un plāns līdz novembrim pabeigt interjeru un ar visu detalizāciju. Un tad var meklēt partnerus vai ko mēs tur liekam konkrēti jau. Jā, ok. Nu kā, viss smuki? Jā, man liekas, ka viss ir baigi. Man liekas, ka iet viss pareizajās tajās sliedēs, nu jau cerams, ka jā, kad nu tā arī paliks un ka vienkārši ies uz priekšu raiti. Bet Andis grib jau pārcelt 15. datumu. Jā, es jau dzirdēju. Viņš grib pārlikt. Viņš jau te meklē atbalstītājs, ka bišķi pabīdīt, jo betons nebūs sacietējis. Nu, jā. Nu, padomā par to betonu, jā. 8, 9 metri, nu, uz 10, tad mēs liekam 50. Neskatoties pa Skandināvijas valstīm, kur liek arī 70 uz 70. Neieslēg. Jā, tieši tā, jā. Daram tā, kā Ivars saka. Tā arī viss daram. Cik jums nebija nu, vispār paredzēts uz dēles? Nu, pievas dēles, tur uzreiz tekniet. Pie kopnēm, nu kā ir, respektīvi nāk kopnes. Pie kopnēm mums kaut grāķi ir jāstiprina. Jā, šitā viņiem ir rasēs. Tur ir garais āķis, jā. Garais āķis, kas iet zem latojuma? Garais āķis, kas frēzējās iekšā latojumā. Vai nu frēzējās, vai nu... Un tekne iet uz sienas jau latojumu. Tekne iet uz latojuma sienas, jā. Uzstiprinās, jā. Kas tas mēms? Es pilnīgi mēms, jā. Vai šis ir, nu... Nē, nu tas mezgls ir, kas ir vienmēr diskutējams un maināms. Tā kā, ja mēs nebūtu vakar pie ģirta no Eiropa pie viņa bijuši un izrunājuši, jau saskaņojuši, tad mums šodien būtu grūtāk tā apsprieda. Bet tagad mums ir skaidri viņa nostāja un kādi būs viņa standarta materiāli, lai viņam nebūtu jānovirzās no sava projekta, lai nebūtu viņam tā, ka pēdējā brīdī zvana, nu ir sūdi. Tādi varianti mums nav pieļaujami, mēs to izrunājam, viņam apsolējam, ka tā nebūs. Tāpēc izrunājam tagad visu, saliekam pa plauktiņiem, izskaitīsim visu daudzumu precīzi, ir pēc specifikācijas aprēķināts. Saku, ka tev visu Latviju seko. Un šis objektiņš izskatās video daudz mazāks nekā ir dzīvē. Jā. Klau, es biju tādā objektā, kur ir kafija bez maksas. Daudzus gadus atpakaļ Norvēģijā vai Zviedrijā. Latvijā nav
būt. Redz, kā te apstākļi radīti ir. Mums sākās diskusija par pulēto betonu, par to, ka viņš slīd. Tu staigā bieži ar vilnu? Nē. Šķībās parasti. Jā. Bet man šķībās tagad, ka nav siltās grīdas. Tā var tā plikām kājām staigāšu. No plikām jau var neslīdēs tik. Jā. Vienīgais, Nē, tas ir vienīgais mīnus. Ja ar to rēķinās, tad pulētās grīdas ļoti skaisti izskatās, viss ir forši. Bet mīnus ir tajā, ka viņas ir ļoti, ļoti slidīgas. Ko tu saki par to? Man ir personīgi pašam arī vannas istabā un nav tik traki. Flīzes ir slīdīgākas. Flīzēs vienmēr var paspēt, Okay. Jā, bet tu pirmajā etapā uztaisi pulētās grīdas, slīpētās, un pēc tam jau pēc gada skaties, varbūt tev nepatīk viņas un uzliec visu, kaut flīzi, laminātu, diepko. Un tad būs foršs pakāpieniņš, vai ne? Jā. Tad tev būs pakāpieniņš, Viss, paldies par sapulci, ļoti veiksmīgi. Jā, ļoti liels nopietns. Jo, zin kā MB betons saka, paskaties. Labākie izvēlās labākos. Prieks, ka tu pamanīji. Ļoti labi. Jā, viss. Ejam pēc buljona. Nu, tas bija tādos objektos, kur ir bezmaksas buljons? Īsti nē. Nu, neviens nav bijis tādos. Jā, tas man izbrīna, cik es sakoju līdzi un skatījos, tā kā kafijas nelietoju, es domāju, kāds būs alternatīvs. Šī kartiņa arī būs izsniegta, arī visiem darbiniekiem varēs. Te viņi stāvēs, jā, viņi visu var dzert, jā. Super, jā. Kafijas pasaulē, jā, cenamies. Iemāci man. Parādiet stabilu pamatu, jūs jau pie šā aparāta esat piešauši. Tā, buljonu. Bet vistas gaļas buljonu. Vistas buljons, jā. Vai ar cukuru, ko? Nē, es cukuru nelietoju. Buljonu cukuru, ne? Viņi jau te taciņi ir uztaisījuši stabilē pamatē. Kafijas mīļi ļoti daudz. Visas buljoniņš, super. Gara latojuma tēma mums ir vairāk vai mazāk atrisināta. Tagad šķērslatojuma tēma. Kāda pēc specifikācijas bija katra dēļa biezums? 25 reiz 100 vai 32 reiz 100? Tas ir asējums. Tas nav izmēri. Bet redzēja arī, pieņemsim, kur ir 45. Specifikācijā jums kaut kā jābūt. Jā, nu šeit nav izdrukāt, jā. Šie tie faili, ko es tev aizsūtīju, bet viņš man liekas bija DVD. Man viens arhitekts teica, tu taču vari pats izdomāt. Tu nevar pateikt, ka ja ir 25, tad nākamā tā ir 45. Gara latojums, kas nāk uz pārējiem, ka šeit mēs plēvi. Komēdija. Nākošais, tad mums ir vajadzīgs šķērslatojums. Nu, zāts izskatās, ka ir, jā, 25. Es domāju, ka standartā 25. No galvas jau. Pēc specifikācijas reāli solis 30 būs mums, vai ne? Tas nozīmē pa centriem 30, šķirba 20, pa centriem 30. Respektīvi ar soli 30. Par kādu viņš šķirbu runā? Latojuma šķirba. Redzi, kur. Latojuma šķirba. Redzi, latojumam šķirba. Latojumam. Jā. Par to latiņu, ja zavodā viņa ir 45, tad varbūt varam to kalibrēto likt, tad 25 reiz 50. Bet viņš šobrīd ir 25, 45, man liekas. Nē, tāpēc, ka viņi ir kalibrēti 25 uz 45, un kopni arī tāda pats. Galvenais, lai viņa biezumā nav 45. Viņš zvana, ja tev ir jautājums, zvana Reinam. Reinis vienmēr viņš ir uz kontaktu. Jā, Reinis vienmēr. Ir koordinators. Jā. Viņš nodos visiem informāciju un pados ziņu, kas ir jāatsūt. Tāda lauku sētā jauns dalībnieks. Labdien. Nu, sveiks. Čau. Beidzot arī šeit esi. Cik mēs kupolā pulkā, ne? Jā. Tā iepazīstinās tas, jā. Ar visiem, jā? Jā, nu, Andi jau tu laikam pazīsti. Mēs tikušies. Acīs neesam, Ivo. Ilgvars. Sveiks, Ilgvars. Jā. Čau, Jānis. Čau, Ivo. Čau, Reinis. Čau, ar tevi pa telefonu esam runājuši. Čau, Jānis. Čau. Sinti. Sveiki, cienītā. Jā, nu jā, te pa jumtu, jā, atbrauc parunāt. Pa jumtu, jā, ar Reini, pa bezgliem, par pieras dēli. Paņemsim, tolīt izrunāsim. Kā noskaņojums? Super, lietas līst. Ar brillēm grūti redzēt ir, bet, Kāpēc tu brillēs? Bet no šā te savā imidža neteikšos. Okay. Es visu video filmēju ar brillēm, jo acis ir dvēseles spogulis un acis nav jārāda visiem. Tā ir? Ir, jā. Periku arī kā acis nerādot. Nē, Ivaričs laiku rāda. Tas sadarboties principā visu to, tas, ko man vakar atsūtīja, jā. Jā, un tas, ko mums vajadzētu droši vien saprast. Respektīvi, man vajag saprast komņu biezumu, cik būs biezums, kādu mēs liekam pieras dēli, jo apšūt ar skārdu, kā apšūja benzīna tankus aizmirstam. Tādu variantu slēdzam vispār. Arī ar ģirtu runājām par širo te, mēs liekam mazos āķus. Mums jāsaprot, kāda ir ventilācijas lakta jums pēc projekta. 50 reiz 50. 50, man liekas.
Kāpēc? Laidums cik ir 5,96. Pilnībā pietiktos ar 25x50. Jo tas tagad visu nedaudz sarežģīs. Tad mēs liekam putnu sietu, kas par āķiem, tad mums jāliek garāka karnīze. Vismaz runājot ar ģirtu, viņš teica, ka standarta karnīze viņam nāk 7 cm. Nu, tu saproti, kur atradīsies karnīze, kur plēva un kas būs pa vidu. Ko tu mums vajag mainīt? Liekam garām latojumu 25x50. Tas jau izbēgs no problēmām. Dēls mums colīgais vai 32/100. To es to tagad nepateikšu uzreiz. Tur jau Sintī kaut ko mainīja projektu. Sintī, var lūdzu atnākt. Bez tevis nevar jumtu uzlikt. Klausies, latojuma dēls tātad būs parastais standarta colīgais 25x100 vai 32x100. Jūs to uzdodat man, kur tā ražotāja, kur likat Nē, visu ražošana sistēmu? te nav nekāda sakara, te pārējā apdara ir sakars. Tu parasti sarkans apenes? Sarkanas apenes parasti uz jaunbūvēm tiek ņemtas līdz sarkanas apenes. Respektīvi, saimnieks neuzklās galdu, apenes karāsies augstā mastā, kuras tu nevarēsi nozojot nost. Bet, ja tu uzklāsi galdu, tad tu pats būs noteikti arī sagatavojis vainagu Uzklāšu galdu. vai nu būvnieki būs sagatavojuši vainagu un tad, vainagu. Ko darām pēc tam ar vainagu? Vainagu mēs vēl paspēsim nozolapām uzspīt. Nu, tu paspēsi uzspīt. Pēc tam to vainagu pirms siltinās, rekovati, vainagu vienkārši iemet augstajos beņņos un iesiltina viņu vatē. Tad māja kalpos mūžīgi mūžos. Ļoti labi. Jā, ja tu gribi kafiju, rekuru pie viņiem. Es atmetu kafijas. Buljons? Jā. Buljonu var iešot. Dzeršu buljonu? Ejam, iedzersim buljonu. Notestē buljoniņu. Ja gribi, tur var viņu vēl izmaisīt. Vai vēderā izmaisīs? Vēderā izmaisīsies. Visu dienu šodien ejam. Nu, iešai paprovē, kāds ir kafijas pasaulē buljoniņš. Kas var būt labāks par kafijas pasaulē ražotu buljoniņu? Roku uzskicēt to mazgu, kāds tu domā, kādam tur vajadzētu viņam būt. Lai mēs nekļūdamies, vienkārši iedosim inženieriem mūsu, lai viņi iezīmē. Vienkārši 45x45 latiņa mums jau vēl tevi tagad nesot jau rūpnīcā. Liekam 25x50. Jā, bet tu varētu ar roku vienkārši uz papīru uzskicēt. Es varu uzrakstīt, kas ir nepieciešams. Nu, vai uzrakstīt, kas nepieciešams? Es uzrakstīšu, kas ir nepieciešams. Jā, bet tās arī no e-rūfa, jo e-rūfa standarta karnīzīte 7 cm uz leju. Ja reiķini mēs liekam, kā jau mēs izrunājam, colīgo dēlu taču, vai ne? Nevis 32. Labi, man neviens neklausās. Šoreiz ar piedod vai mēs saprotam, mēs no pamatiem saprotam, mēs šitās jūsu sapulcīs virzamies, tad netraucēsim jums. Tā kā tu neatbalsti indēšanos, jā? Tev ir jāpadzerās šis. Es dzers par lāžu? Nē. Tas ir tāds ūdens. Ārzemēs? Nu, šitas. Tagad viņš ir Latvijā. Drīz būs visur. Pat kā Latvijas. Jā. Tiešām labs. Ir, jā? Tu kā ātri iemalc. Davai, turies, jā? Tad tiekamies, jā? Jā, tiekamies piekdienas betādi. Un galvenais neindēties. Tas gan, jā, par lāžu patām. Labi, visi no sapulces, visi skaidrs? No sapulces viss ir skaidrs, kas nav skaidrs. Tātad es vēl sazināšos ar ģirdu telefoniski. Izrunāsim savu mezglu, tātad es palieku pie sava, ka garan latojums, kā mums solētas kungs Andis. Andis, es atvainojos, ka vārdus aizmirst. Ja tu aizmirst, tev Sintija prasa, viņa zina viņu vārdu. Jā, tad sauc visu pa Sintiju. Tas jau jaunais Lambards. Labrīt! Labrīt! Nu, 4 solas ieradās. Kavē? Nu, bišku. Kur ir Rihards? Arī kavē. Viņš man teica, ka 2 minūtes atliek no manīm, bet ja tu ieradies jau tagad, tad značit viņš 4 kavē. Ok, nu tā diena beidzot ir klāt, jā? Jā. Jūs iznāciens. Mēģināsim, jā. Kas mums šodien paredzēts satīt siltās grīdas, laikam, jā, savilkt viss apkurs trūks, visu, un, ja paspēsim, arī sūkni dziļurbumā ielaidīsim. Vo, kā sagatavots? Fantastiski. Kapitāli. Armatūra te nav žēlot. Tā kā būvmateriāli. Rītdien lielais notikums. Rītdien betons? Jā. Cik stundas jums vajadzēs, lai šis viss savilktu? Grūti teikt. Skatoties, kurš džeks mēs šodien atvedīsim. Viss no viņa ātruma atkarīgs. Tas ar bārdu būs? Nezinu. To plānojam atstāja Rihards ziņā. Pēc jums ir apmēram 2 stundas vēl ko darīt. Ierēķiniet, lai mums arī nav 9 vakarā jāpabeidz. Vai jūs varat sākt tagad? Tagad, jā. Un ap 2 beigt. Mēs ap 4 mājās. Nu ko, svinīgais brīdis, jā? Sākumā pārbūt, viņš jau strādā. Pagaid. Bija reizē jādara. Ko? Ņem, tad es ņemu dakšu, tu ņem rozeti. Ai. Spraudīsim divatā, visi darbi taču divatā jādara. Kāpēc tu izdomājies tieši tu būt dakšu? Es gribu būt dakšiņš šoreiz. Nākamais tur būs rozeti. Jāmainās. Kaut kāda skaņa bija. Bija. Kaut kas notiek. Atgriežam vaļā, lai saprastu. Viņš smagāk palika. Jau viss jau tik ātri pumpē? Jā, jau viss jau tur jau. Var dzirdēt, nedzird? Vēl nē. Paņēmām. Es buljoniņu no kafijas pasaules. Lāsties, urbumiņš plus.
Paska, kā smuki. Un pasies, cik tīri tā ūdens toķi. Skaties, rītdien kaimiņam dīķis būs pilns. Paska, cik smuki. Urbumiņš plus. Baigi labais. Viņiem šito dīķi izrakt tikai dēļ ugunsdzēsības, ja? Jā. Ugunsdzēsēji. Visam ciematam. Jā, nu. Koši. Tā ir varētu atsuprākties. Grand Perlāž. Santehniķi ir tāds starter paka. Perlāž. Perlāža obligāti jābūt. Bez tā jau nevar. Santehniķis bez perlāža nedzīvo. Santehniķi ko citu nedzer kā perlāža. Mums kāds var pastāstīt, kā pareizi pakot vēl. Tas ir. Jā, lai pastāst, kā nepareizi jāpakot. Kā nepareizi. To tu parādīsi, kā nepareizi. To tu parādīsi, jā. Redz, Edgars atbildē. Šitās nāks uz dziļurbumu, man liekas. Vienu uz urbumu, vienu iet uz dārzu, uz šito te. Okay. Uz pirti? Nē, uz to siltumnīcu. Uz siltumnīcu. Tad mēs velkam šitā tev kalna augšā un tad uz turienu, vai ne? Ar kritumu pēc normatīviem. Te jau nevajag dziļi rakt. Te ir cik 70 centimetri. Nu, jā, sasalšana ir 70 centimetri šī zona. Tad liksim 65. Tā, lai pēc tam viņš mums aicina ciemos, ja? Vai mums ir darbs? Jā, nu jā, darbiņš jāmīl. Johēdī, kas jums šeit padomā? Rītīgi labais, līdz redzēs. Pagad, tas ir tas saucamais vāvina kolektors, ir, jā? Jā, silto grīdu kolektors. Ok, un viņš ko dara? Silda māju. Siltumsūknis taču silda. Siltumsūknis, bet šitas sadala siltumiņu pa istabiņām. Pa zonām. Tas var izvēlēties, kur gribu, kādus. Cik šis maksā? Nu, pārdevē. No galas nepateikšu. Nu, apmēram. Nu, zem štukas. Jā, zem štukas, zem. Krietni zem, bet Vavinam un daudziem citiem ražotājiem nav garāki par 12 cilpu kolektoriem, bet tev pēc projekta ir 14 cilpus. Tātad mums būs divas jāpieliek klāt. Un tu to drīkst? Jā, protams. Jā, liet, cik grib. Var tikai rindiņa. Pagad, tas ir poļi, ja? Jā. Poļu mēlē rakstīts kaut kas ir, jā? Nu, ļoti labi. Perlāža arī no Polijas. Bet šitie jāspīļ. Labrīt! Klausies komentāros rakstīja, ka tāds niknis izskaties slēgt. Izskats var maldināt. Jā, nē, es niknis, jā. Atkarīgs no situācijas. Starp citu, kafiju negrib? Jā, es jau redzēju, ka jums te automāts un droši vien kaut kādā brīdī paņemšu. Jūs to viņu sacenēt ar kafiju? Oi, nē, vēl nepiedāvājām. Ir bārdainais. Ir. Jā, no to viņu kafiju negrib? Labprāt, kur ir tā kartiņa? Tur. Jau pārlika. Jūs no vītas, tur jau bija pa priekšu, tur ir jāaiziet un pēc tam atpakaļ. Tā, te laikam nolika, jā. Kur tev vislabāk garšo? Latē. Bez cukura. Tu esi bijis tādā objektā, kur kafija bez maksas? Tikai lielajos, bet nav bez maksas. Tur ir izdalīts kartiņas un pašiem ir pēc tam piestādi. Tev vajadzēja vēl sarunāt, lai kāds noliek šos te arī instrumentus, ja, piemēram, vīriem vajag cimdus, ka var atnākt nopīkstināt, paņemt visu, ko vajag. Berners, starp citu, grib atrast tavu kaut kādu Bernam tāda ir, es esmu redzējis. Jā, viņi grib atrast, jā. Labu lietu. Jā, nu tad viss jāved. Ko mēs pakosim? Tikai ar vienu lietu. Kāpēc ar to? Ar šito. Kāpēc ar šito? Ja kā jau labāk nav par šito? Ko? Nu, Magaivara nebija? Tāda Magaivara iedošu. Vai ierakst komentārā, ko ir jāstrādā? Ar ko jāstrādā? Ot, kas ir pareizais? Lente? Pagaid, pēc tultās jau teiks, ka līme. Līme man arī mašīnā, bet to es nenesu, jā. Nu, un ir diegs, un ir pakuls. Kas ir pareizais? Ko drīkst likt turbumā? Pareizāk neko nelikt, vienkārši skrūvēt un viss. Bet tur taču kāda starpība, ka bišķi klaidīs garām, vai ne? Jā, tad šūdens tāpat ir. Ūdens tāpat ir iekšā, nu? Mums tāpat laizam. Protams, ka bez. Tu tikai, lai Edgaram jāpalūdz, lai neuzpūst. Kāda specifikācija, cik viņš litrus pumpē tur? Es nezinu, kā viņš mēra. Izlasīs to līdz. 50 litri minūtē. Tas ir daudz vai maz? Tas ir pietiekams. Daudz. Tā, kas mums te vēl ir? Straujupītei tik ātri nelēt bākā, kā šitas pumpēs. 110 metri. Maksimums, jā. Jā. Reku minimums 22,1 metrs. Mēs laidīsim 107 vai 109,5. Edgar izvēlēs skaitli no 20 līdz 100. 25. 25. Vajag maz. Iekābrā. Tad drīz 4 solās būs arī Perlāža, jā? Jā. Smagiem rītiem labs padzēriens. Kādiem smagiem. Izcili. Es gribēju grumpas ņemt, bet es izdomāju likt tieši tādu pašu kā sev mājās ielikt. Jā, ieliksim IBO 075. Labi, es nekad nesaku, kādā valodā es runāju. Paņem līdz vēl kabelīti un gadījumā vajadzēs. Mums ir ņeržas troses, ir ņeržas klemītes ir. Un šis ir sūknis, jā? Jā. Zini, kas forši šitiem ir? Jā. Viņiem nav tie korķīši, kas ir. Jā, nu tas ir Perlāžas, ko tu gribi. Jā, tas ir kaut kas labs, jā. Jā. Es jau pirmais, ko daru, tos jaunos korķus noraunos. Nu ļoti labi, šodien beidzot objektā būs ūdens. Jā. Nopietni arī slikt? Tas jau atkal ir, kā kuri domā. Vienu uzskat, ka skaviņas nedrīkst likt šitās savilcītas, jo viņas apauga visādiem organiskajiem materiāliem. Bet ar ko tad vajadzētu? Daži saka, ka nav jāliek vispār.
Nu, tāpat. Brīvība Viljam, lai iet iekšā, nu tāpatās. Nu, svinīgais brīdis. Taisam šampi vaļā? Davai, taisam šampi. Tā, Urbumiņš plus sadarbībā ar 4 colām un RR santehniku. Laižam iekšā. Beidzot. Pirmais metrs aiziet. Davai. Sien klāt. Mums būs perlāža. Būs labs perlāža. Varēsim iet pēc tam ziemas peldēt, te tu līdz dīķi uztaisīsim tev. Sveiks, Jāni! Mēs beidzot esam pie tā svinīgā notikuma, esam ielaiduši iekšā sūkni, un vīriem te pāris jautājumi ir. Jā. Cik mums dziļi viņi likt iekšā? 25 metri viņiem jāliek. 25 metri jāliek. 25? Jā. Upa. Nāks ārā perlāža. Ūdens. Nāks. Klausies, mēs tagad, kamēr skalojam, mēs varam uz 20. Ko tā? Nu, mēs skalosim tagad spici, palaistīsim nedēļu. Un nedēļu ne, palaiž ārā kādas 2 dienas, tā jau pietiek. Bet 20 metros var? Vai vajag tos 25? Nu, ja nerau nos, pamēģini, ja nos nerau, tev jau reiz tiem sūkņiem kabels ir 20 metri, jā? Nu, jā. Nu, pamēģini uz 20. Nu, pagāja 15 minūtes, ja viņš nos, ne. Jā, varbūt pietiks uz tiem 20 tev. Viņi bija ielikuši uz 25. Nu. Bet man bija jautājums, bet ja iekrīt sūknis, kā viņi dabūt ārā? Nu, dirsā liek nākamo virsū. Veciem pa virs, jā? Nu, mums ir bijuši tāda urbuma, kur 3 sūkņi ir iekšā un liek tīt pa virs, kamēr rūms atjauj. Jūs šodien palaidīsiet spiedienu tajās siltajās grīdās, lai Obligāti. Ja? Obligāti. Tas ir tāds nerakstīts likums, kas jādara, Tas ir nerakstīts, jo jebkurš var uzkāpt, pagriezt Mums trubu. vienkārši vajadzēs kādu citu vainot, nevis sev pēc darba, kur mēs Jā, būsim izdarījuši. jo viņiem betonētājiem parasti ir visādi aparāti, ko viņi met virsū pēc staigā, un, nu, tad mēdz būt šaiz. Nu, kāda ir bijusi tāda šaizīta? Uzkāp uz trubas un vienkārši laiž gaismu, tad vismaz viņiem viņi dzird, ka viss ir slikti. Galvenais, lai piezvan un pasaka, tad var laicīgi norēģēt. Tev ofisā 3 cedaļu nipeļi ir? Tev ir ofis? Jā. Jāizbrauc līdz colām. Ai, opiņā! Nebūs tev spiedieni. Nebūs tev ūdens. Kāds tev kaut ko sajauc? Rihards Čaļi ir riktīgi labie. Viņi ir uztaisījuši projektu siltajām grīdām. Viņi pēc projekta taisa siltās grīdas ar atstrādātiem loku garumiem. Respektīvi, visi loki ir ļoti līdzīgos garumos, līdz ar to, palaižot sistēmu, nebūs tur baigi jāņemās ar grīdu pieregulēšanu. Viss jau būs tā kā vajag. Tad tu domā, RR santehniku var laist objektos? Jā, RR santehniku noteikti var laist objektos. Vajag laist objektos. Te, Rihard, pa tavu komandu labus vārdus tu staka par brīnumu. Kafija no maniem? Labi. Reinis. Tas jau bija sarkasms. Nē. Saka labi, ka projekts sazīmēt visu kā vajag. Nu, bet savādāk jau nevar. Reini, ko tu Rail Baltica džekiem grib pateikt, kas skatās šito? Jāsaņemās. Jāsaņem. Mēs ātrāk pabeigsim, jā? Jā. Nu, tā izskatās. Šobrīd tā izskatās, jā. Jā, tie, kas tur Rail Balticu taisa, jūs tur uzrakstat komentārā, cik jūs tālu tikuši. Mēs jau rītdien betonējam. Vēl 10 cilps. Ko nozīmē 10 cilps? Nozīmē, ka jāvelk no kolektora vēl 10 reizes turp šurp. Cik jau ir izvilkts? 5. Oi, Nē. Šodien ilgi būs. 1, 2, 3, 4. Šodien ilgi būs, jā? Nezinu, kā kustēsies. Kā mugura jūtās? Sūdīgi. Urbumiņš plus, mēs raujam ārā viņu? Nē, lai paliek, lai visu nakti močī. Jā? Tur nebeigsies ūdens? Nu, mēs jau ielaidām 120 metrus, tur nevar beigties. Tur nebeigsies. Nē, nekad toči nebeigsies. Būs normāli, iztīrīs vismaz trūks. Labi, kad mēs ņemam ūdens paraugus? Pēc 3 dienām. 3 dienas viņš līs, jā? 3 dienas vienkārši non-stopā viņš tagad tesēs, pēc tam paņemsim analīzes. Tad tu gribi pateikt pirmdien? Davai pirmdien, jā, tas būs vislabākais. Pirmdien iesākt jau uzreiz ir tik svarīgi darbi. Nu, bet, protams, pirmdien uzreiz uz laboratoriju aizvedīs vismaz, zin kā? Un uzreiz filtrs. Un jau vietā. Nu, jā? Pirms mājas. Nu, lai pēc tam džeki dar, ko grib, mēs pirmie atnācām. Jā. Kā parasti santehniķi un elektriķi. Mēs pirmie bijām, mēs uzreiz īsmām po. Es uzliku. Dar, ko tu gribi? Labrīt, pastāsti, kur tu šo mēmāku aparātu esi pircis? Pīvariņa, karbajā. Nu kā, viss ok? Jā, pagaidām ir ok. Nejūties apists? Nē, pagaidām, nē. Tad jau dojas. Kārbiņa. Kā noskaņojums? Burvīgs? Jā. Jā, bet tomēr šodien. Gribās? Šodien svinīgā diena. Jā, pēc tavu lūgumu Eriks atnāks arī nosētīt visu. Yes, tas ir svarīgi, jā, redzēju, bišķi ir nokrišķi, mums var redzēt pilītes, bet, nu, cerams, ka Eriks nosētīs. Eriks 9 viņš būs. Jā, un varēs smuki uzpulēt no grīdām. Čau. Kā jums veicāts ar varam laicīgi betonu? Jo betons jau krājas. Jā, jo redz, kas ir pie vakarā 9:00 tapa ideja. Rīkojums nedēļ. No kā? No Reiņa. Vainīgs Reinis atkal. Atkal Reinis vainīgs, jā, bet viņš jau pozitīvi uztvers. Viss ir kārtībā.
Te, piemēram, skatoties, ir pelēkais, ir tavs pulētais betons. Jā. Durvju vietās 2 centimetri uz iekšu mums arī vajag pulēto betonu. Mēs šo dzelteno aizvietosim šobrīd ar putuplastu precīzos izmēros sagriezt, maksimāli noķertu novietojumu no visām pusēm. Kā tad būs? Ir mājas vieta, ir pirsvieta, un viņas kaut kā savienojās? Jā, tur ar terasi viņas savienosies. Pēc tam būs otrā daļa. Savienosies, bet ar ko savienosies? Ar koka terasīt? Nē, betons būs otrā sērija. Tur vēl atsevišķi kaut kāds betons celiņš tā kā, kas savienosies. Jā, būs terasi, jā, no betona liela, to no nākamajā sērijā. Un te kaut kas tālāk uz... Šitā būs nekas nebūs. Nekas, vienkārši lodziņš laikam. Maziņš lodziņš, bet visi lodziņu šikā pusi būs. Te būs durvis, jā? Tur durvis, jā. Jā, un visam te 2 telpas, 3 telpas. Pants, staba, 5. Kāpēc te vēl durvis ir? Te būs logi, 2 logi. Logi, kas nāk līdz grīdai. Tāpēc mēs sazīmēsim, kur ir smuki flīzīti piesi klāt. Jā. Labi, Mārtiņ, ko tu gribi Reinim pateikt? Kur viņš ir? Nē, par šito, ko viņš te ir izdomājis. Nezinu. Diezgan kosmisks idejas. Bet, pamēģināsim realizēt. Domā, sanāks? Nezinu, kaut kas jau sanāks. Janka, ko tu Reinim gribi pateikt? Viss baigi paši. Bez kameras jūs savādāk izteicāties. Neizteicāmies, vai jāmelo. Nepini intrigas te kaut kā. Nepini intrigas. Jā, Reini, ka viņi bija ļoti šokēti par šito, ko tu esi izdomājis panākt. Saka, ka nesanāks. Mēģināt var vienmēr, vai ne? Bet, ticības nav, ka beigās viss būs čotka. Klau, ja vajag kādam betonu, lai tu iebetonē kārtiem sazināties? Zvanīt, rakstīt. A kur jāraksta? Zvanīt uz numuru 265 vai nu ilgvarsribuš@gmail.com. Vai nu ilgvarsribuš@gmail.com. Cik gadu pieredzi? 18 taču. Pagaidu, es esmu 20, man liekas. Tuvu 20, es teicu tā, jā. Šitas ļoti nopietns objekts. Pats nopietnākais, jā. Kur ir mans numurs? 265 728. Darba laiks, kurā var zvanīt? 24/7. Nopietni, naktī arī pacels? Jā. Tas labi, ēpas nekur nevar redzēt? Nevar redzēt, nē. Kas busiņā var radīt? Busiņā? Tagad pirmais pats skatīšana. Skaties, vai kas līdz. Ļoti labi, sveiki. Lūkais brigadieris Ivo. Tu jau šodien perlāžu dzēri? Jā, no rīta, riktīgi labi. Jā? Tas tevis dotais, jā. Vēl vien gribi? Jā, taču. Davai, ejam, ielai iešos.